Reiz vecos laikos, kad tie labie gadi bija, vienam kaķītim bija dzirnavas. Viņas gāja dienu un nakti, murra, 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 murra. Tas bija vecos labos laikos, kad tie labie gadi bija. Apidīši gar dzirnavu sieru bija viegli aputējuši ar miltu putekļiem. Tos tie, kas mūžīgi drebēja no dzirnu rūkšanas. Melderis baltā kažokā staigāja un skaitīja maisus, riekstu maisus, mandeļu maisus. Bet pa vakariem visos logos mirdzēja zelta ugunis, dzirnas dūca, ūdens stabulēja un kaķīša meitiņas dancoja ar jaunajiem kaimiņiem. precinieki un gribējās tam dot lielu būru. Ieķīlāja dzirnavas melnajam runcim,
kurš bija ļoti bagāts, un sarkāņa velna naudas lādīja vecās pils pagrabā. Un kad abas meitas bija izprecinātas, tad no dzirnavām pāri palika tikai baltais meldera kažoks. Atnāca melnais runcis ar parādu rakstu un ieķīlāja riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi. Apinīši ap lodziņu nokārušies.
godīgi ļaudis brauc ar līkotām. Vai tad es esmu bez radiem? Ir akmens rūgdams griežas pulkā, kad straume viņu nes. Iesim pie radiem uz mūžu pie meitas. Snots taču ir pagraba meistars. Dzirnavas vairs nepīnē, tās paņēma melnais runcis. Žēl. Un kā tad tu? Jādomā, ko būsi, iekrājas vecumdienām. Citādi, kur tad tu tagad? Un mums par bērniem jādomā. Jā, ātri parunājāmies. Tad nu iesim, vēl jau citus radus varam apmeklēt. Jā, nu jau laika diezgan, nu var izstaigāties. Jā, un laiciņš arī labs, ciemus var izstaigāt baltām kājām. Paliec sveiks! Kur nu lai iet? Kur lai iet? Otra meita izgāja par sievu pie inspektora. Varbūt dosimies apciemot.
tikumi. Katru dienu tiek līdz kāds dienas zaglis. Kur nu lai iet? Kaut viens radiņš būtu tik nabags kā es. Jā. Katrs sargā savu mieru un laimi. Taču ķēniņa pils. Patiešām. Iesim nu tālāk. Atpūtīsimies mazliet. Mums nav laika. Nu, lūdzu. Nu labi. Tas taču runcis. Nu nāc iekšā. Tā jau nedrīkst. Vecais runcis vakar man pelnos nosmaka un mums kā ķevājāk. Nav jau ne tādu goda drēbļu, ne tā goda. Un tā, lai paliek mana darīšana. Un tev jau nebūs jādzīvo savā maizē. Nu nāc iekšā. Es ilgi
Bet ko lai es daru tavām nepateicīgajām meitām? Dari viņām tikai labu, kad es kā ubaks izgāju pasaulē. Tad jau bija sāpju diezgan. Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas labāk prieks? Tev taisnība, kaķīt. Bet ko lai es daru tiem puikām, kas tevī tik nežēlīgi mocīja? Ķēnī. Šie mazie ļaudis ir tik ziņkārīgi. Viņi vēl nezin, kā sāp un priecājas, kad kaķis nokās. Gan dzīve ievainos arī viņus, un tad mēs vēl paliksim labi draugi. Bet dzirnavas tev tomēr jādabū atpakaļ. Melderis tu esi, un labākā mata es tev nevaru izdomāt.